Tukuma muzejam 90. Šodien, atskatoties uz noieto ceļu, mēs redzam ne tikai telpas un priekšmets, mēs redzam cilvēkus, tos, kuri veidoja, sargāja, kopa un ticēja. Filmiņā darbinieki un bijušie darbinieki stāsti savīs kā mozaīkas gabaliņi. Katrs ar savu krāsu, savu balsi un siltumu. Ja jau atmiņu mozaīka, tad sākšu ar to, ka nedaudz īsi par galerijas vēsturi. Galerijas vēsture sākās tālajā 1988. gadā ar mākslas salonu Lielajā ielā. Kad sākās privatizācijas, salons spiests pārcelties uz telpām Dārzielā, tas bija 1994. gads, bet tur arī bija īs mūžs, tikai 3 gadi, un 1997. gadā galerija nonāk šeit, pilsētas centrā, kur Tukuma pilsētas doma iedala telpas mākslas galerijā. Un mūsu muzejnieki paši veica remontu, paši visu darīja, un noņemot sienas apmetumu, atklājās šīs barokālās durvis, no kurām arī nosaukums ir Mākslas galerija durvis. Kā tolaik rakstīja avīzē, durvis uz mākslu, durvis uz skaistumu. Jāsaka, galerijas mūžs ir jau 37 gadi. Šajos gados ir piedzīvots ļoti daudz kas. Es personīgi galerijai pievienojos 2008. gadā, un no šī gada it kā jāsaka, kad mainījās arī mans darba mūžs, jo līdz šim man bija tīrā tirdzniecība, tad šeit galerijā ir nākuši klāt tirdzniecība plus māksla. Tikšanās ar māksliniekiem daudz gadu garumā, mākslas izstāžu organizēšana, izstāžu atklāšanas, un pats galvenais ir tas, kad es esmu iepazinis daudz izcilus, jaukus cilvēkus, tas ir mūsu māksliniekus. Tas ir darbs ar apmeklētājiem, darbs ar kolēģiem, ar pārējām Tukuma muzeja struktūru vienībām. Man gribētos teikt, tas būs pirmatskaņojums, man ienāca prātā, tad laikam kaut kāds sākums no kaut kādas dziesmas vārdiem, laiki iet un laiki mainās, bet galerija ir un būs. Es vairs neatceros, cik, bet praktiski lielās mākslas dienas bija Rīgā, un tad mēs domājam, ka vajadzētu arī Tukumā. Bija tādas vērienīgas ar gājienu pa pilsētu, ar vairākām izstādēm, bija tādas izstāžu vietas, kur mākslinieki izstādījās, gan tādas grupas izstādes, gan personāla izstādes. Un tad tālajā 1900, neatceros kurā gadā, 80. gadu, starp 80. un 90. Bija tāds baigais izaicinājums, kur tā kā māksla ir provocējoša un kad vajag kaut kur ļoti netradicionāli. Un tad mēs izdomājam, ka varētu būt Tukuma tirgus laukumā gaļas paviljonā. Viss tika lai nav tā kā neizskatās uz gaļas āķiem, kā karina gleznas, viss tika nosegts ar audeklu, bet fakts kā tāds bija, ka tas viss notika tirgu, tā kā mēs mēģinājām tuvoties tautai un lai ir vairāk apmeklētāji, un lai arī tie, kuri tā kā ikdienā pērk tikai gaļu, lai viņi arī vairāk kaut kā iedziļinās mākslas pasaulē. Bija ļoti vērienīgs pasākums, gan tas gājiens, gan arī tai pašā tirgu. Es atceros, vairāki mākslinieki arī meistarklases rādīja, tas pats Zemzars zīmēja, portretus zīmēja, man arī kaut kur ir viņa zīmētais mans portrets. Un, manuprāt, arī vēl vai Blunaus nebija tas, kas rādīja, kā mālē akvarelī. Ja? Protams, bija vērienīgs arī lietušķās mākslas tirdziņš, dažādi priekšmeti, koncerti, pasākumi. Man liekas, vērienīgāk par to nav pat neatkarīgās Latvijas laikā vairs nav bijis šāds te pasākums. Tā kā, jā, Āriņš bija kategoriski pret, viņš bija ļoti noraidošs, kad māksla karina turpat, kā viņš teica, uz tiem pašiem āķiem, kur gaļu. Māksla nav tas pats, kas gaļa. Bija mākslinieki, kas to ļoti atbalstīja. Tukumnieki arī priecājās. Es esmu šeit 3. salona vadītājs, toreiz šausās salons. Sākums bija tas, ka bija mākslinieku pulcēšanās Dārzielā, kur tā patvērsmē ir, un tad tā bija liela sapulce, un tad iniciators laikam bija Zemzars, kad vajag ka tirgu kādu, pārdot tavu
salona iniciators ideja bija mākslinieka pirmais sajiets Patvērsmes namā, kur bija mūsu muzejs. Ārniņš laikam dibināja. Nu jā. Un tad nolēma, ka vajag mākslas salonu, kur tirgot mākslas gleznes un lietīšās mākslas priekšmetus. Un tad vietējiem māksliniekiem, bez tituliem, bet kas aktīvi darbojās, ņēmām to savās rokās un pirmotnēji bija kāds Imants Kalniņš, jau miris. Viņš pēc izglītības bija inženieris, hidro, bet ar arhitektūru noņēmās. Un viņš iekšu ārdurvis, te bija ārdurvis, visu to pašu spēkiem, saviem materiāliem. Un tad no Engures divi mākslinieki bija Gunts Driņķis un Ezernieks, laikam, jā, Engures mākslas vai skolas direktors. Nu, un viņi nāca tik talka ar materiāliem. Nu, bija arī sākās tās barikāžu laiks, un es te ārpusē stāvu un pīpēju, un vīri brauca. Izcīks man palika atmiņā Aivinieks, Zintars, Tukuma virsmižis. Un tāds, nu, saskaitīja kādas 4 baļķu kravas milzīgas te gāja garām. Nu, tur es Jeņina laukums, nu, tur gāja viss cauri. Un tad nāca ģeodēzisti, Pēters Paparinskis. Nu, tādi vīri, kas varēja redzēt, nu, nopietni tai lietai uztvēra, saprata visu tā situāciju. Nu, un parasti aicināja, un kā priekšā. Es saku, man jāglabā vērtības. Nu, tāpēc, ka es savā ziņā esmu aizrautīgs pēc rakstura. Un es direktorai saku, man ir jābrauc. Viņi saka, jā, brauc, bet tikai naktī. Jo kādam ir jāsargā, jo bez šaubām direktorai bija pareiza doma. Bez šaubām varēja būt arī vandālismi un viss kas tāds. Nu jā, šeit te ir galerijas ēka. Viņa daudz neatšķirās kā tajos laikos, tie bija 90. gadi. Es šeit strādāju kopā ar Mudīti Rudovsku. Mēs divas tirgojam mākslas priekšmetus, tā varētu teikt, gan gleznas, gan dažādas lietišķās mākslas priekšmetus. Mums bija kaut kādi konkrēti mākslinieki, kuri te veda, bija arī pasvešu mākslinieki, un tajā laikā Tukumam tas bija tāda diezgan populāra iepirkšanās vieta, jo līdz neatkarībai no mākslinieka varēja nopirkt vienīgi pat taisno kādu gleznu, un to varēja izdarīt tikai caur pazīšanos. Tur tā kā nemaz tā mākslas darbs iegādāties nevarēja. Un tas bija tas laiks, kad šeit galerijā varēja brīvi iegādāties. Arī pie mums bija gan Artums, gan Zemzaris, gan vēl vairāk slaveni mākslinieki, kas šobrīd vairs pat neatceros. Bija arī ļoti piezemēti tukuma mākslinieki, bija arī diezgan daudz tādu diletanti. Protams, plaši tika pārstāvēta lietišķā māksla. Es par cik esmu keramiķis, arī savus darbus varēju tirgot šeit. Tajā laikā bija populāra ādas māksla, tirgojām karotes, bija no Kandavas. Mums bija tāds Artūrs Vecis, kuram bija brīnišķīgas karotes. Viņam bija ļoti, ļoti kvalitatīvs. Viņam meita šobrīd ir Tukuma muzikas skolas direktore. Ēka bija. Šobrīd es saprotu, ka viņi ir avārijas stāvoklī, bet tajā laikā viņi bija bez 5 minūtēm avārijas stāvoklī. Mēs no rīta, kad ienācām šeit iekšā noģērbt virsdrēbes ziemā, mēs nekādīgi nevarējām, jo te bija kā šķūnī, bija augsts, un tad mēs devāmies pēc malkas pakaļ un kurinājām, ja es nemaldos, bija 2 krāsnes. Tās krāsnes, pat cik mēs sākām 9 strādāt, tad tās krāsnes ap kādiem 11, 12 iesila. Pie vakara jau viss bija atdzisis. Tā kā tas dienas vidus varēja būt tāds, ka varēja mēteļus novilkt. Tad arī bija, protams, visādi interesanti piedzīvojumi. Brauca turisti, brauca vietējie. Kaut kā tā. Es esmu vairāk esmu Ruta Štrodaka, ādas apstrādes meistere, ne tik daudz ar to saloniņu, to tirgošanos, bet
Man vienmēr arī tas ir bijis jau no pašiem sākumiem, kad laba sadarbība, ka vienmēr pārdevēji, tie saloni vai ne darbinieki vienmēr pasaka, kas ir kāds pieprasījums, ko labāk nest. Es esmu daudz taisījusi tādas kastes, rokdarba kastes, liels ar tādiem rokturiem. Un tad jau lēnām te Pauls arī saka, kad es esmu tos jau arī tad glezniņas jau kaut kādas it kā. Tad bija mazliet lielāks tas pirkt spējas vai ne, un tādā ziņā. Tie arī divi man darbiņi tagad salonā, un vienmēr jau meitenes pazvan, ja kaut kādas vēlums ir, tad arī mēs varam tās pilnveidot. 2003. gadā Tukuma pilsētas doma izvirzīja galeriju durvis, pieteica tirgotāju asociācijai kā gada tirgotājs. Mēs ieguvām vienu no nominācijām, braucām uz Rīgā uz tirgotāju asociācijas pārvaldi, pakaļ nominācijai. Tanī laikā kopā es strādāju ar Liliju Deņīsovu. Daudz mums arī palīdzēja izstāžu darbā Runkovska Ināra. Un no ielas ierāpojas iekšā zauktis. Tas zauktis ir ielīdes sādītajās zeķēs un kas tur zeķes un cimdi. Man ir bail no lodenēm pat, kur te vēl zaukts, maktan garš tāds. Un es no pārbīļas skrienu ārā izskrienu gandrīz līdz purs ielai un bļauju zauktis un iet garām tanī brīdī kultūras nama grāmatvedi. Kas jums ir zauktis galerijā? Un tad, kādā veidā mēs tikām vaļā no tā zaukša, izrādās, ka pilstornī mums strādā kolēģi Anita. Anitai atnācis ir puika, tāds 11, 12 gadu vecs var būt. Es aizskrienu pie viņiem, pieslēdz durvis, lai neienāk sveši iekšā, un skrienu pie Anitas. Anita izrādās, viņa dzīvo lauktehnikā, un tur ir Slocens upe. Un viņiem mājai riņķie apkārt zaukši rāpo. Un tas puika ir pieradis pie tiem zaukšiem. Viņš teica, Sarmīts, neuztraucaties. Viņš man nāk līdzi, vēderi izgāzes, viņš ienāk iekšā, paņem zaukti aiz ārstes un ņem un aiznes tur kaut kur palaiž, bet pārbīls bija. Ne pa jokam, tas tāds. Mans darbs muzejā aizsākās 2010. gadā, kad Džūks pasaka muzejā bija nepieciešams krājuma glabātājs. Tajā laikā es vēl strādāju skolā, bet ņemot vērā, ka šī slodze nebija tik ļoti liela, tad varēja atļauties vēl kādu papildu darbiņu, un tas bija tieši pie manām mājām, un līdz ar to tas bija tā kā tāds papildu iespēja iepazīt muzeja darbu. Kā krājuma glabātājiem strādājot, saskāros ar priekšmetiem, to aprakstīšanu un tātad šo priekšmetu tādu zinātnisko izpēti. Un tas bija ļoti interesanti, bet zināšanu tik ļoti daudz nebija, kā tas bija nepieciešams. Laikam ejot, protams, kā kolēģu atbalsts bija ļoti nozīmīgs, un tu sāc arvien vairāk iedziļināties un saprast, kas ir tas, ko tad šis darbinieks kā krājuma glabātājs dara. Bet tas laiks bija ļoti īss. Direktors uzaicinājums strādāt Tukuma muzejā kā direktora vietniekam zinātniskajā darbā. Bija tāds negaidīts pavērsiens manā karjerā muzeja darbā, kuram es arī piekritu.
sākotnēji ar domu, ka tās varētu būt darbs vasaras mēnešos, bet vēlāk tas pārauga kā patstāvīgs darbs, un kur es aizgāju uz nezināmo, jo muzeja darbs man bija svešs līdz šim, izņemot tās reizes, kad ir būts ar skolotāju kolektīvu vai ar skolēniem kādā no muzejiem. Bet nonākot muzejā bija daudz, kas jauns un jāmācās, un tamdēļ es esmu jau šajos 15 gados ļoti daudz ko apguvusi, gan priekš sevis, gan arī priekš muzeja, jo visa pamatā to, ko redz apmeklētājs, bet neredz to otru pusi, ir šis pētnieciskais darbs, kurā rezultātā tad rodas šīs izstādes, publikācijas, grāmatas, pasākumi, muzeja pedagoģiskās programmas, jo muzejs ir vieta, kurā pēta, sniedz apmeklētājiem ticamas ziņas un uz ticamiem faktiem balstītas. Mums ir jāparāda tas, lai labāk apmeklētājs izprastu vēstures līkločus, lai labāk izprastu šīs vēsturiskās lietas, kādas ir bijušas kādreiz, kā vilkt paralēles ar mūsdienām, vai tas ir aktuāls arī mūsdienās, un caur izstādēm un arī caur muzeja pedagoģiskām programmām ir iespējams parādīt tātad šo ticamo pusi un mācīt skolēniem, arī sabiedrības daļai, kas nav tikai skolēni, bet arī pieaugušajiem, parādīt to saikni starp pagātni un tagadni un vilkt paralēles arī uz nākotni. Un tas, manuprāt, ir viens no tādiem ļoti atbildīgiem darbiem. Muzejā to dara pētniecisko darbu vairāk tieši pētnieks. Lielu daļu dara arī krājuma glabātāji, kam ir šis jāveic zinātniskā izpēta katram priekšmetam, kas nonāk krājumā. Bet tiešām man rokās ir viena mape no vienas izstādes lieta. Šoreiz te man ir paņēmusies Sanitas, kas ir lūk šāds rezultāts. Viena mapa sanāk, ja izstādes materiāli saliekam vienā mapē. Un sveiciens visiem no Pastariņa muzejā. Kāds jociņš kādreiz, kad sāk strādāt, bija tāds, ka šeit pieņem darbā tikai pastariņus. Un tā arī esmu es. Un šeit blakām augu visu laiku un viesojos šeit Pastariņa muzejā. Un, protams, kad Gunta man aicināja pārņemt viņas darbiņu, es ar lielāko prieku startēju šai konkursā. Un nostrādāju 16 gadus, un viņi pagāja ļoti, ļoti interesanti. Jo katrs apmeklētājs, kurš atnāca tevi tā kā uzlādēja ar spēku, ar sirsnību, un tu tādu brītiņu tā kā lidoja mazliet spārnos. Un, protams, darba grūtums jau arī, jo grupas parasti brauc lielas, un man darba sākumā bija tā, ka mājai ņēma nost jumtu, un tā strādāšana bija klētiņā. Un tā es iesāku. Un tad arī pāris gadus, kamēr visu cēlu un mainīju, varēja staigāt iekšā ārā, jebkurā sienas daļā, jo ik pa laikam kādu jau mainīja. Un, protams, viens no tādiem ļoti jaukiem notikumiem, kas man bija pašā darba sākumā, bija kādreiz Latvijā tāds televīzijas rosināts moments, ka varēja piepildīt savus sapņus. Un viens bērniņš bija, slims bērniņš bija izdomājis, ka viņš grib iemācīties cept maizi. Un tad, kad viņš atbrauc šeit un filmē šo raidījumu, un viņš cep šo maizīti, viņš praktiski visu laiku gandrīz raudāja aiz prieka, ka viņš to var izbaudīt. Un tādi momenti jau silda muzeja darbinieku. Man patiesībā ir ļoti grūti atcerēties to savu ienākšanu muzejā, jo visas manas bērnības vasaras ir pagājušas Dzirciemā, līdzīgi kā Ernestam Biržniekam upītim. Šī ir mana bērnības zeme. Un man vecmāmiņa kādreiz strādāja šajā muzejā arī, līdz ar to es šeit jau esmu bijusi no bērna kājas. Un man ir bijis tas prieks redzēt, kā muzejs aug, kā muzejs attīstās. Jo tad, kad es šeit kā bērns skraidīju, tad viena no šīm ēkām vēl nebija.
Bet visiem, man liekas, tas vienojošais, par ko visi apmeklētāji ir ārkārtīgi priecīgi un novērtē šī te autentiskā lauku vide. Tas ir miers, ko novērtē pieaugušie un iespēja izskraidīties un izdauzīties, ko novērtē bērni, lēkājot pa sienu čupām un mētājoties ar lapām un skrienot ar divričiem. Tāpat laikā arī iegūstot zināšanas. Jā, muzejs aug un arī programmas paliek vairāk, un mēs ejam līdz laikam, bet tā dvēsele muzeja man gribās ticēt, ka viņa ir saglabājusies. Jā, tā kā es saku, tā kā man tā saikne ar muzeju jau ir no bērnības, un es arī kā vasaras bērns esmu šeit darbojusies, man ir prieks, ka es redzu to, un es tiešām ļoti novērtēju to ieguldījumu, ko katrs vadītājs, kas ir bijis pirms manis šajā muzejā, to darbu, ko viņi ir ielikuši, un tas nekur nav pazudis. Man liekas, ka tas viss ir tā bāze un tas pamats, kas ļauj muzejam augt un attīstīties. No iespaidiem. Mans spilgtākais iespējas laikam vispār ir ienākšana muzejā kā tāda. Jo man pirms tam nebija nekāda saskara bijusi ar muzejiem. Un vislielāko prieku laikam no sākuma es gūvu par vidi, kurā es nonācu. Šī kultūra vēsturiskā vide, kas man liekas ir Pastriņa muzeja viens no tādiem pamatakmeņiem arī, jo cilvēki arī pēc tā brauc pie mums. Viena liela daļa brauc pie mums. Nav noslēpums to, kad atbrauc ārzemju viesi, viņi tiek vesti uz Pastriņu muzeju dēļ latviskās vides, kas šeit ir saglabāta. Ja? Vecākā paudze varbūt vairāk pie mums, kā jau mēs runājam, brauc rakstnieka dēļ. Ja? Pastriņa dienasgrāmatas, Pastriņa, ja? Jo šī ir spēka vieta, šī ir Pastriņa spēka vieta, ja? Kur rakstnieks ir dzimis un veidojies. Tas man laikam bija tas lielākais atnākot uz muzeju, jā, kad šeit tiešām saskaras pagātne ar tagadni, ja tā var teikt. Jā. Un vēl ko jau es arī pieminēju, kad atnākot uz muzeju, kā jau es teicu, par tiem pienākumiem un darbu, kas ir jādara, man bija pilnīgi citi priekšstati. Man nekad nevarēja ienākt prātā, ka būs jācep rupmaize. Kurš to var iedomāties, kad muzejā atnākot strādāt, būs jācep rupmaize vai jāmīc mīkla, ja? Un, protams, tas pozitīvais jau ir apmeklētāji un cilvēki, kas pie mums brauc. Jo tās emocijas, kas nāk no apmeklētājiem, pasakot no viņiem paldies, ja, tas nav ne ar ko. Jo tas dod spēku atkal nākamajai dienai, un muzejā katra diena ir savādāka. Tas ir tas pozitīvais. Un ļoti patīk pasākumi, kur es varu izpausties, cept plātsmaiņas, pīrādziņus un cienāt apmeklētājus. Un pēduši vēderi laimīgi, un cilvēkam ļoti patīk un gaida vienmēr tos saldumus. Šajos 5 gados mums Pils tornī izveidojās ļoti laba komanda. Es biju Pils torņa vadītāja un strādāju kopā ar Lindu un ar Aigu. Man ļoti patika šis te laiks, un manā gādībā atkal tapa 4 burvīgas izstādes. Pirmā izstāde bija ar nosaukumu Samitas, ko mēs izveidojām par godu 140. laikam slimnīcas jubilejai. Šī te izstāde faktiski tapa ar tādu ierosinājumu no apmeklētāju puses, un arī viņi bija ļoti labi iecienīti apmeklētāju vidū, jo varēja praktiski padarboties gan lielie, gan mazie. Bija visādi medicīnas instrumenti un visāda aparatūra, kur varēja ķerties klāt un aiztikt ar rokām. Tā kā tiešām tāda ļoti interesanta izstāde bija. Pēc tam nākamā izstāde bija par dzelzceļu Tukuma pilsētā. Tad trešā izstāde bija Kino Tukumā, kas faktiski arī bija apmeklētāju ierosināta. Un personīgi šī izstāde man patika ļoti, ļoti. Es vēl atceros, kā mēs braucām uz Sinevilu. Es ar savu personisko mašīnu pēc ieročiem ņēmām no filmas Namēja Gredzens visu to atribūtiku. Un pašā mums mašīnā pat vietas nebija, jo bija šķēpi un bija zobeni, un šķēpam gals pat bija ārā pa mašīnas logu. Tā kā tas bija tā ļoti interesanti. Un tā pēdējā izstāde bija par tukumniekiem un mūsu draugiem. Tas ir par sadraudzības pilsētām un kāda vispār ir tukumnieki ar kādām rakstura īpašībām un tā. Bet faktiski
tas laiks, ko es muzejā esmu pavadījusi, man saistās ar ļoti labām atmiņām. Gan ekspedīcijas, ko mēs kādreiz vadījām, gan pilsētas svētki paši pirmie, tad, kad atklāja pils torni. Un vēl viens tās pasākums, kas bija ļoti interesants un atmiņā paliekoši, kad mēs ar Santu taisījām vaļā no Ļeņina pieminekļa to kapsulu saistībā ar Oktobra revolūcijas, kuro tur to jubileju, jo bija noteikts, kurā tur gadā tas ir jāatver. Un tad arī uz pils torni bija atnākuši ļoti daudz cilvēku ar tādu domu, ka tajā kapsulā būs nevis papīri, bet ka tur būs nauda iekšā vai vēl kaut kas labāks. Un līdz ar to, tas bija tāds ļoti interesants pasākums. Bet naudas nebija, bija tikai vecas avīzes un vecas žurnāli un izgriezumi visādi. Pamācības nākamajām paaudzēm, kā dzīvot komunismā. Un vēl no šiem te pasākumiem, mums ir ļoti daudz īstenībā bijuši gan uz barikādēm, skolēnu sacensības, kurš ir ātrāks medicīnas pirmajā palīdzības sniegšanā, gan skriešanā, gan, teiksim, tur, kurš varētu riteņus ātrāk sakrāmēt kā barikādas, ja. Tā kā ļoti, ļoti interesanti un visa daudz kā ir bijis. Strādājot muzejā, es noteikti esmu iepazinusies ar ļoti daudziem interesantiem cilvēkiem. Nekur citur es to tā nebūtu satikusi. Tā kā paldies muzeja vadībai, ka es šeit esmu strādājusi ar 2 piegājieniem. Kas to zina, varbūt iznāks vēl 3. nākotnē. Bet daudz laimes jubilejām muzejām. Laikam pats interesantākais ir tas, kā mani Tukuma muzejā sagaidīja, kad es vispār nācu uz darba interviju. Sākumā es, protams, nezināju, kur man jāiet īsti. Es tā kā uz pils torņa vadītāju vietu, un tad man teica, ka jānāk uz Brīvības laukumu, uz pils torni. Es atnācu, ienācu iekšā pa durvīm, atskanēja tas zvaniņš pie durvīm, un priekšā pie otrām durvīm bija kundzīte zaļā jakā. Es viņai saku, labdien! Kundzīte man atbild, diena tā laba, bet kāds tas nācies? Es nesamulsu tanī brīdī par pārsteigumu sev un teicu, domāju, ka labs. Un, protams, viss mums beidzās labi. Viņa man pastāstīja, ka es neesmu atnākusi uz īsto vietu šobrīd, ka man ir jāiet uz Harmonijas ielu, bet ar šo kundzīti mums izvērtās tāda ļoti laba sadarbība, un tā bija Anna Rumba. Viņa man bija tāda kā darba audzinātāja, teiksim tā, kura man stāstīja, muzejā ir tā, jādara tā. Man iepriekšējās pieredzes, protams, nebija. Un es diezgan cītīgi arī klausīju viņai un sekoju viņas padomiem. Un domāju, ka tas man ļoti palīdzēja. Bet mums bija daudz visādu tādu kopīgu piedzīvojumu un notikumu labā ziņā. Un, piemēram, muzeju nakts. Ienāca prātā tāda doma, kā tad piesaistīt tos apmeklētājus, cept pankūkas, tādas, kādas cepa mana vecmāmiņa. Ļoti vienkāršas, it kā nav sarežģīti. Milti, rauks un ūdens, neko daudz nevajag. Mēs salikām lejā te pils tornī tādu tā kā pavardiņu no akmeņiem, kas stāvēja turpat lejā zem trepēm. Atnesām elektrisko plītiņu, kuru noslēpām zem akmeņiem. Uzlikām virsū pannu, pasūtījām ievārījumu, toreiz Purefood uzņēmumā. Gaidījām apmeklētājus, bet apmeklētāju mums bija ļoti daudz. Un visi sajutuši to smaržu nāk uz pils torni. Pēc kāda laika mēs saprotam, ka tas jau mums izsīkst mīklas krājumi. Un toreiz tādā muzeja naktī mēs strādājām kopā Skaidrīte Videniece. Mums bija vēl palīgos grāmatvede Skaidrīte Cukure, šķiet, ka uzvārdu pareizi atceros, no Jaunsātiem, un Anna Rumba. Un tad mēs te visas 4 šiverējāmies. Kad tās mīklas paliek maz, Skaidrīte Videniece aizskrēja uz veikalu, nopirka vēl, iejaucām ātri, ātri ierūga, viss kārtībā. Tad, kad tas bija beidzies un zapte bija beigusies, mēs vairs necepām. Un vakarā pašā jau pirms 12 sēdējām uz tās apmalītes un teicām, nekad vairs mēs neko necepsim muzeju naktī.
Man ir arī viens pastāstiņš par muzeja nakti. Tas bija tajā reizē, kad es sāku strādāt muzejā, un tas bija 16. gadā. Un tolaik mums bija vēl tas muzeja naktis stipri pāri 12. Un iegāžās ap 12. Tad jau lielākā daļa cilvēku ir beiguši nākt, bet tad beidzās vairāk vai mazāk bāru darbs. Un tad mums ienāca viena galīgi piedzērusies kompānija. Viņi nebija agresīvi, bet viens no viņiem tāds būdīgs puisis, apmēram 1,90 m un uz 100 kg vismaz, ierauga to mūsu centrā maketiņu, tukuma centru un kliedz: "Mans mīļais tukumiņš!" Un ar visiem saviem 100 kg gāžās virsū un apkam tukumu. Un tajā brīdī mēs domājam šausmas, un ja tas kupols neiztur, kas mums tad darīsies? Bet kupols droši izturēja, un pārējie viņu savāca. Un jāsaka tā, ka, paldies Dievam, mums tagad muzeja naktis ir līdz 11. Un tad līdz ar to mums vairs ar tādiem iesilušiem ļaudīm vairs darīšanas nav. 26 gadu atpakaļ, 1. septembrī, tā kā visi skolnieki, man visas darba vietas 1. septembrī sākas. Un sāku Pils tornī. Pa dežurantu, pa dežurantu tajā laikā. Ātri izstāstīšu vienu gadījumu. Atbrauc ekskursijā bērni no 12. klases. Viņiem iepriekšējā vakarā kaut kāds tusiņš bijis. Tādi bišķi neizgulējušies. Un es stāstu, tur bija par Audužiņu, pa Melnezaru teiksmi, pa Kastiljānu, par Audužiņu. Tur garš stāsts, vai ne? Bet vārdu sakot, nobeigumā ir tā, ka tas Kastiljāns to Audužiņu viņiem tur dzinās vācu krustnešu pakaļ. Un viņi iegāja, atvērās ezers, vai ne, atvērās zeme. Viņi nogāja pazmetē vietā, ezers izveidojas, tā sauc to Melnezaru, jo zirgs bija melnis un bija Mellezers. Un es tā nobeigumā tā emocionāli stāstu, ka tagad pilnmēnesis naktī, ja īsta mīlestība var sēdēt ezera krastā, tad var redzēt, ka Kastiljāns ved Audužiņu melnā zirgā no ezera ārā. Pēkšņi no aizmugurs atskan viena čaļa balss: "Cik daudz ir jāizdzer, lai sāktu no ezera zirgi nākt ārā?" Es teicu, pasaki tai meitenei, ka tu mīli, ka tu sēdi tai mēnesnīca ezera krastā. Ne to vien redzēs, ka nāk no ezera ārā. Bet viņš bija tāds praktisks cilvēks. Viņam gribējās īstu zirgu redzēt. ir grūts, bet nav grūts, bet atbildīgs. Paiet tie gadi ātri. Durbē es esmu tagad 5 gadus. Mana dzīve pagāja centrā. Harmonijas ielā, Pils tornī. Durbes pils manā mūžā ir ieņēmusi salīdzinoši ļoti nozīmīgu vietu. Gan tīri profesionālā jomā, gan arī saistībā ar manu ģimeni, ar ģimenes pieaugšanu. Jo mēs ar ģimeni šeit pārvācāmies 1991. gadā. Sākām dzīvot blakus Durbes pilī, un līdz ar to darbs arī bija pie mājām. Un atceroties tos gadus, tā attieksme pret apmeklētājiem, attieksme pret kultūras mantojuma objektu Durbes pils bija pavisam savādāka, jo Durbes pils bija tikko nonākusi muzeja rīcībā, un cilvēkiem bija ļoti liela interese par šo objektu. Un cilvēki brauca pa dienu skatīties, nereti ieradās vakar stundās, un tanī laikā pret apmeklētāju mēs bijām tādi atvērtāki, jo nebija pilī signalizācija, pils bija neizremontēta, bija daudz ko rādīt no tā, kas ir saglabājies no padomju laikiem, no slimnīcas, no sanatorijas laikiem, un cilvēka interese bija ļoti liela, un nereti gadījās, ka vakar stundās mēs atļāvām apskatīt arī pili no iekšpuses. Un par pasākumiem, kas notika 90. gados, 2000. gadu sākumā, man liekas, ka ikvienam tukumniekam, kas tanī laikā interesējās par kultūras dzīvi, ir palikuši atmiņā mākslas svētki. Mākslas svētkas, kuru sākums bija meklējams Tukuma centrā,
tirgus paviljonos, vēlākos gados pārgāja uz Šlokenbekas mūžu, bet pēc tam, kad Durbas pils nonāca muzeja rīcībā, tad dārza svētki tika svinēti šeit Durbas pils pagalmā. Un to tikai var tā iztēloties, ka pagalms bija pilns ar māksliniekiem, pilns ar mākslas cienītājiem, jo mēs tajā laikā piedāvājām ļoti plašu programmu, gan piedalīties plenēros, gan klausīties dažādus muzikālos sniegumus. Un kā bonus visiem bija, ka uz ieejas biļetēm bija pieejama loterija. Un principā, jo vairāk mākslinieku svētkos bija, jo lielākas iespējas bija vinnēt kādu no mākslas darbiem. Un tā ir tāda ļoti patīkama atmiņa, ka šis pagalms ir pilns ar cilvēku čalām, un tās rīta stundas, kad mēs muzejnieki gatavojām visu šeit, likām molbertus un iekārtojām visu un gatavojām puķu pušķus māksliniekiem. Un tas viss tādā ļoti pozitīvā atmiņā palicis. Sadarbība ar māksliniekiem. Sākumā tikko es atnācu. Būtībā es biju zāles uzraugs. Mēs bijām ar Sarmīti abas divas. Tad un pirmdienās mums bija jātīra visa pils. Vienā pirmdienā nāca viena, otrā pirmdienā otra. Un arī tās dežūras sestdienās, svētdienās jau nāca pa vienam un dežūrēja pa vienam. Bet tais pirmajos gados vispār vasarā šeit bija arī mākslinieki. Un gulēja arī pa nakti viens otrs. Un tai vienā sestdienā, jeb svētdienā neatceros, kura tā diena, kases nebija tur, bet vienkārši tika iznests krāsnī priekšā galdiņš, un tur, var sakot, tu gaidīji. Un tai vienā reizē viens no tiem māksliniekiem, kā viņam bija tas uzvārds, es vairs neatceros, viņš ir augšā, saprot, ienāk kaut kādu cilvēku. Viņš nonāk lejā un izdzen tos ārā, var sakot. Es viņām liekos virsū, un kāpēc jūs dzenat ārā apmeklētājus? Viņi atnāca apmeklētāji, bet jūs te viena pati, ko jūs saprot, ka jums kaut ko nenodara. Tāda. Es neatceros, kas viņš bija. Viņš Jūrmalā kaut kur dzīvo, bet kā viņu sauc, es neatceros. Tāda man nestāv prātā. Vienkārši krājumu glabātāju. Tad, var sakot, sprieda, kuru varētu. Un tad Ļusja strādāja, Ludmila, pa direktoru vietniece. Un viņa ieteica Agritai, ka mani vajagot likt uz savu krājumu. Tā man pārcēla uz krājumu. Un krājums atradās atkal tas pats kabinets, jo kabinets nebija tad kabinets, tur bija viena liela telpa, tā bija krājuma telpa, viena maza telpiņa, tur bija galdnieku darbnīciņa. Jā, Durbē, pilī. Tā kā var sakot, un tās tualetes vēl. Tā kā pamatā saimniekoja tanī istabiņā, bet bija jau arī latvietis. Efektīvākais, bet tas būs ļoti sens, jo tie būs tie laiki, kad mēs visu pavairojām ar rakstāmašīnu, sēdējām pie stacionārā telefona, ja bija, tad pasauc, ja cilvēks nebija, tad nepasauc. Un ar to rakstāmašīnu saistās arī mans sākums muzejā. Bija iekrājušās kādus 2 gadus nerakstītas krājumu uzskaits kartiņas, un mani palūdza uz 3 mēnešiem palīdzēt, lai es sarakstītu tās kartiņas. Diemžēl tie 3 mēneši nav vēl beigušies. Tas bija 80. gada pirmajā pusē.
Nu, tad, protams, tā rakstāmašīna bija tas tiešām tas vienīgais. Gan dažādiem bukletiem, gan dažādām atskaitēm, gan plāniem, gan visam. Tas viss tika drukāts uz rakstāmašīnas. Nu, un tad varbūt tāds ar to laiku saistās tāds kurios mums Dārzielas muzejā. 3 stāvi, tur mēs bijām kādi 13 cilvēki ikdienā. Nu, vakaros tāpat bija jāslēdz muzejs, kā mēs tagad slēdzam, bet nebija tāda tehnika, kāda ir tagad. 2. stāvā telefons, mēs uzejam 2. stāvā, piezvanam apsardzē, ka mēs tagad slēdzam, nākam lejā. Nu, tas jāizdara pa tām 2, jeb cik tām minūtēm un jāizslēdz. Bet muzejā bija arī tāds, mīļš puslodznieks. Mums bija tāds mīļš un pūkains kaķis. Viņš pa dienu ļoti bieži sēdēja. Vai nu pie viena darbinieka, vai pie otra darbinieka. Nu, tagad ir jāiet prom, kaķis padusē, kaķi pa durvīm ārā, slēdzam durvis. Nu, kamēr mēs durvis vaļā, kamēr mēs liekam atslēgā, bija jāliek vēl papīrītis ar parakstu iekšā. Kaķis sprukts ir atpakaļ muzejā. Mēs sākam visu no sākuma, ejam augšā uz 2. stāvu, atsaucam apsardzi, ķērām kaķi, metam viņu ārā. Nu, kādreiz tāds pasākums notika pat pāris reizes, jo kaķis ļoti negribēja pavadīt nakti ārpus siltām telpām. Muzejnieku aprindās esmu nonākusi pavisam nesen. Nesen pabeidzu studijas Mākslas akadēmijā un laimīgas sakritības rezultātā Tukuma muzejs meklēja Durbes pils vadītāju. Pieteicos uz šo amatu un jau vairāk kā 2 gadi strādāju šajā fantastiskajā vietā. Jāteic, ka mans priekšstats droši vien tā kā daudziem cilvēkiem parastajiem par muzejnieku senāk bija tāds, ka muzejnieks sēž ekspozīcijas stūrītī un ērti iekārtojies vēro mākslas darbus. Taču izrādījās, ka muzejnieka ikdiena ir pavisam savādāka. Un mūsu pienākumos ietilpst tiešām ļoti daudz dažādas lietas. Protams, mēs vienmēr redzam mākslu, viņi vienmēr ir mums apkārt un ir neiztrūkstoši mūsu dienas vai ikdienas sastāvdaļa, bet muzejnieka pienākumos ietilpst arī dokumentālais darbs, pētniecība. Šajā pilī tie ir arī muzeja pedagoģijas pasākumi, protams, neskaitāmas ekskursijas, un arī tīri birokrātiskais darbs. Tāpēc cerams, ka arī jūs par muzejniekiem turpmāk domāsiet pavisam savādāk. Agrs rīts, klusums. Durbes pils pagalmā rozes zied, un tajās visu dienu kamenes dzied. Neviena vai 200. Aizveru acis, debešķīgā smarža sajaucas ar dziesmu. Tā pārņem un paliek. Tās ir tik daudz, ka gribas padalīties. Vai tu sajuti? Nu, tas bija tai tālajā 17. gadā. 17. jā. 8 gadus atpakaļ. Nu, tad, kad visi lielie darbi džūkstē man bija beigušies, tad kaimiņiene Regīna, kur strādāja Durbītē, prasīja, vai neesmu ar mieru pastrādāt Durbē. Darbiņš tur būs. Jā, es ar mieru. Tā, tad devos uz Harmonijas ielu, rakstīt iesniegumu, parunāt ar direktori, un direktorei vienīgais teiciens bija iekļauties kolektīvā. Nu, tad es to no Harmonijas ielu, to ceļu prom uz Durbes pili, kāpjot kalnā, tad arī saņēmos iekļauties kolektīvā. Vienkārši pasakains kolektīvs tur bija. Tur nebija īpaši jāpiepūlās, lai viņā iekļautos. Nu, tad manā darba pienākumos bija rožu dūbis, ar ko kāds lepojās, ja? Pagalms, bruģis. Patika man Durbē. Darīt dažādus darbus. Ķēķis, piparkūkas. Un tad, pasaku muzejā, Nonnīte izdomāja aiziet atpūsties. Meitenes piedāvāja tuvāk mājai, tuvāk vietējiem. Nu, tad es arī uz pasaku muzeju. Pasaku muzejā arī virtuvi, ja,
Tur vairs nav piparkūks, tur ir kliņģeri un pasakas. Un tad, kad jau kādreiz tieku pie pasaku stāstīšanas, tad stāstu pasakas. Tā. Tad, kad ir tās reizes, kad man ir runāšana ar apmeklētājiem un esam tikuši līdz ķēķim, tad, protams, pasakas un mīklas un visi teicieni nāk līdz jau tur no klases. Apstīsties šī bļodiņā, viņam būs mīkla. Spurains vīrs ceļa malā dala dāvanas. Atminējums? Kas būs atminējumā? Saki? Dadzis, ja? Tā, nākamā mīkla būs. Tikai gadu vecs, bet nekur jau vairs nedara. Visi zina, ka tas ir kalendārs, bet pasaku muzejā tā nav. Pasaku muzejā būs pasaku kalendārs no 2003. gada. Tad, kad visā tādā steigā gada sākumā nevarējām atrast, kurā vietā ir centra dotais kalendārs, ieraudzījām savu pasaku kalendāru, pašķirstījām, un tur viss ir savā vietā. Jaunais gads savā vietā, Lieldienas savā vietā, un vēl viņš jau tāds vēl mīļāks tas kalendārs ir, tāpēc, ka gads mums iesākās ar Ditas zīmējumu. Tā. Tad par pasaku muzeju. Pasaku muzejā nonācu uz pusslodzīti uz dažiem mēnešiem, kad mācījos vidusskolā. Man piedāvāja kopkatalogā vadīt informāciju par krājuma priekšmetiem. Un tā, dzīvē ejot, laikam ejot, esmu šobrīd Džūgas pasaku muzeja vadītāja. Džūgas pasaku muzejs ir jaunākais rūķītis, kas ir pievienots pie Tukuma muzeja 2009. gadā. Tukuma muzejs Džūgas pagasta muzeju paņem savā paspārdē un arī nomaina nosaukumu uz Džūgas pasaku muzejs. Ikdienā darbs ir interesants, jo mēs esam plaša profila speciālisti. Ne tikai vadītājs es esmu, bet esmu arī krājuma glabātājs, fotogrāfs, apkopējs, kurinātājs, tehniskais darbinieks, grāmatvedis, dārznieks un bieži vien arī apsargs. Un interesantas lietas muzejā ir piedzīvotas gan ar apmeklētājiem, gan pēc 5, kad durvis ir aizslēgtas ciet, tad sākās īstā muzeja dzīve, kad ir jāpabeidz daži darbiņi, lai sagatavotos nākamās dienas ekskursijai vai pedagoģiskajai programmai. Un tādi interesanti stāstiņi. Pirmo reizi, kad tika svinēts Lieldienu pasākums, ārā laukā ir zaļa zāle, spīd spoža saule. Ir vienkārši perfekta diena, lai svinētu Lieldienu pasākumu. Mēs ejam ārā, paslēpjam 40 olas dārza teritorijā, ienākam iekšā un tad viens ar knipi un debesis ar zemi sajiet kopā un sniegs. Uzsniegs sniegs, kādi 5 centimetri. Bet labā ziņa ir tāda, ka apmeklētāji nebaidījās. Viņi devās ārā dārzā, meklēja olas un atrada no 40 olām 38. Un tad, kad nokusta sniegs, tad mēs atradām tās 2 olas. Tad vēl interesanta pieredze ir bijusi kāds 2018. 17. gads, kad mēs kopā ar bijušajiem kolēģiem Nonni, Ausmu un Jāni veidojām izstādi par 4 gadalaikiem. Un mēs piepildījām tādu traku ideju, pjēmašē taktikā taisījām telpisku koku, kur varēja redzēt 4 gadalaikus – pavasari, vasaru, ziemu un rudeni. Un, lai dabūtu zarus, mēs viņus nevarējām pa trepēm ienest, tad vērām vaļā 2. stāva logu un ar striķiem vilkām iekšā zarus, lai varētu viņus aptaisīt tenī pieejama šai taktikā. Tāds interesants lietiņas. Kopš es darbojos Tukuma Aldeja darbnīcā, tas ir 9. gads, es varu dalīties atmiņās ar to, ko es esmu piedzīvojis savā laikā. Tad vispilgtāk manā atmiņā, protams, ir lielie dziesmu svētku pasākumi, un viss, kas ir saistīts ar Tautslietišķās mākslas studijas Durbi piedalīšanos tajos, gan 18. gadā, kad mēs piedalījāmies lielajā
dziesmu svētku izstādē Rīgas mākslas telpā un demonstrējām amatus, katrs savu, un mūs filmēja un rādīja televīzijā. Un arī, protams, piedalīšanās dalība izstādē un piedalīšanās lielajā svētku gājienā. Tas bija pirmo reizi Tautas lietišķās mākslas studijas Durba vēsturē. Un arī 2023. gadā dalība dziesmu svētkos Radošajā nemierā, kas ir pašdarināto tērpu skate, ja? Gan arī tautas tērpu skatē Mēnesnīcā Hanzas peronā, kur mēs demonstrējām 6 tautas tērpus no Tukuma muzeja krājuma, un arī meitenes pašas personīgos tērpus demonstrēja. Un, protams, liels notikums bija gatavošanās fotosesijai Tukuma novada tautas tērpu katalogam, kad man bija sadarbība ar Tukuma novada ievērojamajiem cilvēkiem, kad es viņus centos sameklēt, sazvanīt un sarunāt fotosesijas, un pēc tam, kā es viņiem piemeklēju tos tautas tērpu sastāvdaļas no krājuma un palīdzēju tos nokomplektēt, jo katram savas tās auguma īpatnības, un cik ļoti pretīm nākoši un silti un jauki ir Tukuma novada slavenie cilvēki. Un pēc tam arī sesijas laikā, kad es viņus uzmanīju, lai viņi pareizi un precīzi saģērbjās, lai nav šķībi un greizi kaut kas un nepareizi. Nu, un tad bija arī, protams, gatavošanās Tautas lietišķās mākslas studijas Durba 50 gadu jubilejas pasākumam, kas arī bija liels pasākums Durbas pilī. Un ļoti svarīgi man ir tie kontakti un personīgā tā saskarsme ar studijas dalībniecēm, kas mani, kā Tukuma audeja darbnīcas vadītāju, atšķir no citām Tukuma struktūra vienībām. Jo es katru dienu esmu saskarsmē ar Tautas lietišķās mākslas studijas dalībniecēm, kuras iet un nāk šeit un auž stellēs un darina dažādas citas rokdarbus, pilnīgi brīvprātīgi. Un es viņus nekādīgi nevaru piespiest to darīt. Tādēļ šeit ir jābūt patīkamai, jaukai gaisotnei vienmēr. Un gan man, gan Agritai, gan Ievai, kas mēs esam 3 Tukuma audeja darbnīcas darbinieces, ir visu laiku nemitīgi jādomā par šo jauko gaisotni, un lai cilvēkiem arī būtu interesanti šeit nākt. Tā kā piesaistīt jaunus cilvēkus un prast noturēt arī tos, kas te jau nāk. Nu, te jāmin laikam tā mana ienākšana muzejā taisni šajā ēkā 1997. gadā. Atnācu uz muzeju un jautāju Agritai Ozolai, vai ir nepieciešams tāds speciālists kā es. Man paņēma. Un tad pirmais darbiņš bija šeit sakārtot telpas, lai muzejs varētu strādāt, jo tikko bija pārvākušies no Dārza ielas muzeja. Un tā tas darbiņš sākās. Tagad ir jau 25 gadi kopš esmu muzejā. Kopš 97. gadā plus 3 gadi man bija mazbērnu kopšanas atvaļinājums, tā varētu teikt. Un no tiem 90 gadiem, tātad tie 25 ir aizvadīti šeit. Ar ko tad mēs darbojamies? Ar to, ka sākām pētīt mūža vēsturi, sākām par Durbi interesēties, sākām citas lietas apskatīt. Darbs arhīvā ļoti daudz un interesants darbiņš. Un arī domāt par to, kāda tad, piemēram, varētu izskatīties Durbi. Tie bija mūsu sapņi 1998. gadā. Var teikt, ka šie sapņi pilnībā gluži nav realizējušies, bet lielākā daļa no tā, ko mēs toreiz uzlikām uz papīra, ir realizējies. Protams, lielais projekts, pie kura muzejs ilgi strādāja, tikai pateicoties tam, ka mūsu izvirzētie cilvēki pilsētā šo te projektu neuzskatīja par tādu lielu un vajadzīgu, un vāgūzis mums netapa. Tagad mēs to varam tikai nožēlot, bet ejam tālāk
Un, cilvēki toreiz neskatījās nākotnē, viņi skatījās tikai tagadnē uz to brītiņu, vai ne? Pilstonī pabiju arī 2 gadus. Tur bija darbs ar izstādēm par pilsētas vēsturi, un Pilstonim šogad mēs arī atzīmējam apaļu jubileju 30 gadus. Tā kā bija saistība ar cimtām, kas Tukumā dzīvojuši, un ļoti daudz manā darbā ir palīdzējuši vācu baltiešu ģimeņu pēcnācēji, kas apmeklēja Tukumu, arī ebreju ģimenes, ar materiāliem, ar atmiņām, ar fotogrāfijām. Un tā ir tapušas ļoti daudz izstādes par šo laiku, kamēr es esmu muzejā, gan Pilstornī, gan Durbē. Un darbiņam palīdz ļoti man kolēģi. Es šeit iemācījos strādāt ar datoru. Jā, to man bijusi kolēģe Zaiga Bogdanova iemācīja. Un mans labā rakstammašīna, kas bija jānoliek sāņus, tā viņa man stāv. Tad tas, ko mēs darām muzejā, tikai ne priekš cilvēkiem šeit, bet arī priekš cilvēkiem, kas ir kaut kur ārpus Latvijas, arī tiek atspoguļots. Un mēs braucam ar lekcijām uz ārzemēm. Es esmu kopš 2006. gada bijusi vairākas reizes Vācijā ar lekcijām par to, kā muzejs un ko dara, kā strādā labi uzņēmums. Tā kā mūs atpazīst arī ārzemēs. Un man direktora Agrita Ozola, protams, arī to dara. No muzejiskā viedokļa, informāciju dot cilvēkiem. Tā kā mums ir daudz sadarbības partneri. Es Tukuma Mākslas muzejā strādāju no 2011. gada līdz 2014. gadam. Un strādājot Tukuma Mākslas muzejā par vadītāju, es īstenoju projektu Duets. Šis ir arī katalogs projektam. Un ideja bija ārkārtīgi vienkārša. Es 2 izstāžu zālēs paralēli izstādīju 2 mākslas projektus. Viens dueta pāris bija kāds vecmeistars, tukumnieks, kāds tāds, tā kā varētu teikt, labi zināms autors tukuma mākslas dzīves baudītājiem. Un savukārt otrā telpā, mazākajā telpā, es izstādīju kaut ko no aktuālās laikmatīgās mākslas. Un tas nosaukums bija Duets, jo tad šie abi 2 autori, 2 projekti viens otru papildināja. Kopumā bija 7 dueta pāri, un viens pāris ietvēra arī laikmatīgās mākslas intervenciju pilsētvidē. Un priekš manis šis te ir, varētu teikt, tāds tā kā viens no nozīmīgākajiem karjeras punktiem, jo šis bija projekts, ko es pati īstenoju, kā tiešām patstāvīga kuratore, varētu teikt, izmēģinot dažādas kuratoriālās prakses. Un tas dīvainais ir tas, ka es uz šo projektu joprojām atsaucos, ik pa brīdim es viņu atceros. Tie dueti bija gan dažādi un gan arī atšķirīgi, tā kā te var redzēt viņus visus. Te bija arī gan Leonīds Āriņš, gan Artums, gan arī Laimonis Mieriņš, kā mēs te redzam arī šeit fonā, savienojumā ar laikmatīgās tā brīža mākslas aktuāliem autoriem, un tie dueti bija arī tādi, katrs bija savādāks, katram bija cits moto, cita tēma, un man joprojām liekas, ka šis bija tāds ārkārtīgi veiksmīgs projekts, taisn ar to ideju, kā savienot kaut ko tradicionālu ar laikmatīgu. Un ik pa brīdim joprojām nākas pie šī projekta atgriezt. Tā kā man Tukuma muzejs bija tāds karjeras pagrieziena punkts un liels iedvesmas avots arī šobrīd, tad es novēlu, lai Tukuma muzejam un galvenais Tukuma muzeja darbiniekiem neaptrūkstas idejas un enerģijas savu projektu īstenošanā. Esmu Ruta Ozola. Strādāju Mākslas muzejā 7 gadus, bet kāpēc tas tā ir noticis, kāpēc es esmu dabūjusi darbu šajā vietā, es sapratu tikai pēc stāsta, ko es tagad izstāstīšu. Mūsu muzejs gatavojās Ugas skulmes izstādē, un tādā sakarā lasītavā tika iegādāta jauna grāmata par Ugu skulmi. Un, protams, es viņu šķirstīju,
un iepazinos, un šķirstot, man likās, ka ieraugu kaut ko pazīstamu vienā gleznā. Bet, kad es arī otru gleznu atradu, ka tās ir Veidzirnavas ābeļu salā, tad es sapratu, ka laikam ir jānotic, kā mākslinieks ir gleznojis manu vecvecāku mājas. Sajūta bija tāda, sirreāla. Atklājums milzīgs. Un drīz pēc tam es sapratu, ka vienu no šīm gleznām es gribu sev. Tā ir jābūt pie manis, mūsu ģimenē, jo tas ir tik ļoti personīgi. Un es sazinājos ar mākslinieku radinieci, aizbraucu ciemos, izstāstīju stāstu, kā es esmu tur ganījusi gotiņas, kā es esmu palīdzējusi vākt sienu, kā es esmu peldējusies Daugavā, parādīju arī savu vecātēvu fotogrāfiju. Un gleznā ir redzamas arī Veidzirnavas. Mans vecais tēvs bija kārtīgs saimnieks, viņa saimniecībā bija arī Veidzirnavas. Un tas arī ieinteresēja mākslinieku, jo Veidzirnavas ir viņa mīļā tēma. Lūk, Skulmes kundze noklausījās šo stāstu un teica, ja tik personisks un tik svarīgs stāsts, tad tikai tāpēc es šķiršos no šīs gleznas. Un tā šī glezna tagad ir mūsu ģimenē. Un tas ir tāds ļoti skaists, brīnišķīgs veids, kā saglabāt piemiņu par saviem vecvecākiem, par saviem senčiem. Un šis stāsts paliks maniem bērniem un mazbērniem, un es biju priecīga, laimīga par šo notikumu. Esmu piedzīvojusi, var teikt, providenci. Mans darbs muzejā parasti saistās ar dažādu izstāžu iekārtošanu, un tas ir tas, kas man patīk, bet arī vienmēr ir jauni izaicinājumi. Un arī šeit, kur mēs šobrīd stāvam, tā ir viena no dažām izstādēm pils turnī, kuru es esmu veidojusi, radījusi un par ko ilgstoši esmu domājusi. Un, jāsaka godīgi, vēsture gluži nav mans lauciņš. Līdz ar to katru reizi materiāls, ar ko ir jāstrādā, ir jāiepazīst no jauna. Un, manuprāt, tas diezgan labi raksturo vispār darbu muzejā kā tādā, jebkurā muzejā, jo nekad nebūs vienādas problēmas vai vienādi risināmi jautājumi. Un, muzejs noteikti ir tā vide, kur ir gan diezgan skaidrs robežas, bet arī ir jāpieiet ar lieliem radošiem risinājumiem. Un līdz ar to tā ir tā lieta, ko es novērtēju, un tā lieta, ko es labprāt arī vienmēr paņemu līdzi arī citos darbos, ko es daru, un mēģinu arī iedvesmot citus uz radošiem risinājumiem. Tā kā tas varētu būt gan tāds kā stāsts par to, ka es esmu daudz ieguvusi, uzzinājusi, un ar katru izstādi uzzinu daudz vairāk ne tikai par vēsturi, bet arī par saviem kolēģiem, ar ko es kopā strādāju, daudz ko jaunu. Un tas arī ir tāds novēlējums no manas puses, muzejam uz priekšu un arī darbiniekiem uz priekšu. Risināt problēmas, kuras vienmēr būsim godīgi, radoši. Un, lai arī noteikumi mūs bieži vien ierobežot, tie vienmēr paver jaunas iespējas, kā atrast to logu, pa kuru iekāpt. Tā kā daudz laimes Tukuma muzejam. Tieši tas, tā sirsnība, kopība un cilvēka atdeve veido Tukuma muzeju, kāds tas ir šobrīd. Dzīvu, sirsnīgu un paliekošu. Uz tikšanos muzejā!